11. maijā Daugavpils reģionālajā slimnīcā notika atvērto durvju diena, bet ja pagājušajā gadā vēlme redzēt medicīnas darbinieku ikdienas darbu izteica ne vairāk kā 20 skolēni, tad šodien medicīnas iestāde bija pilna. Vairāk nekā 100 jaunietnes un jaunieši atnāca uz tikšanos ar ārstiem, un viss ir iespējams, ka daži no šiem jauniešiem pēc dažiem gadiem kļūs par viņu kolēģiem. Vismaz Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Rēnis Joks tā cer, jo medicīnas iestādē katastrofāli trūkst augsti kvalificētu speciālistu. Slimnīca ir viennozīmīgi tas palīdz, jo tie jaunieši, ka pēc tam nolēma iet medicīnā un mācīties un būt par speciālistu, un pēc tam atgriežas slimnīcā, tas ir ļoti svarīgi. Ņemot vērā to, ka slimnīca daudzi speciālistu tomēr ir pirmspensijas vecumā, daudzu speciālistu mūs trūkst, tā ka mēs jauniešus ļoti gaidām. Kas šodien vilina jauniešus medicīnā? Šķiet, Sergejs Lobanovs un Ilja Dzegdzairovs uz šo jautājumu atbildi jau ir atraduši. Tik tiešām mani interesē medicīna. Mans tētis pats strādā šajā sfērā un man gribētos par to uzzināt vairāk un varbūt ar to saistīt savu dzīvi. Mana mamma galvenā medmāsa psihoneiroloģiskajā slimnīcā, tāpēc es arī gribu saistīt savu dzīvi ar medicīnu. Gribu palīdzēt cilvēkiem. Atvērto durvju dienu laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai veikt ekskursiju pa slimnīcu un saņemt labu ārstu ieteikumus, bet arī tiekties ar izglītības iestāžu vadītājiem, kas apmāca medicīnas personālu. Rīgas Stradiņu universitāte ir viena no tām. Sarunā ar jauno paudzi medicīnas fakultātes dekāns profesors Guntis Baks atzīmē, ka, lai kļūtu par īstu ārstu, vienas vēlmes un labu atzīmju nav pietiekami, jo ārsts nav profesija, tas ir dzīvesveids. Mēs nedomājam tik daudz par kvalitāti, cik par to, lai šo īpašo profesiju, jeb misiju izvēlētos īstie cilvēki, kuri ir piemēroti profesijai un misijai, un kuriem ir tāds, var teikt, aicinājums. Tātad nevis pēc iespējas vairāk, bet tieši īstie studenti, kuriem ir jāstudē veselības aprūpe, kas ir, piekritīsiet, ļoti tāda īpaša dzīvesveids, īpaša misija, īpaša profesija. Tikai šajā gadījumā cilvēks var kļūt par certificētu medicīnas speciālistu, uzskata profesors. Medicīna ir mūžīga profesija, kurā ir ārkārtīgi daudz ētikas, daudz tāda pozitīvisma. Mūsdienās medicīna ir ļoti augsti tehnoloģiska. Mūsu diplomi paver ideāls iespējas saņemt darbu gan reģionā, gan valstī, gan Eiropā un pasaulē, jo mūsu diplomi tātad ir automātiski kotējās arī pasaulē. Tātad, manuprāt, jaunieši izvēlās gan, kā to pateikt, romantisku apsvērumu, gan absolūti pragmātisku apsvērumu pēc. Un šeit sakrīt abas lietas, un tad faktiski es saprotu, kāpēc ir interesi par medicīnu. Tas nav noslēpums, ka pēdējos gados Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir problēmas ar darbiniekiem. Proti nav pietiekami daudz ārstu, bet sākot ar 2013. gadu, kad sāka realizēt pilsētas programmas, lai piesaistītu jaunos speciālistus uz pašvaldības ārstniecības iestādēm, pamazām situācija sāk mainīties uz labo pusi. Nākotnes ārsti novērtējuši iespējas, kuras šodien piedāvā pašvaldība, un tās ir dzīvokļu piešķiršana, rezidentūras mācību apmaksa, pašvaldības stipendijas piešķiršana studentiem medikiem un citi sociālie pabalsti. Starp citu, pašlaik starp slimnīcu un rezidentiem parakstīti 19 līgumi, un šis skaitlis nav galīgs. Tuvākajā nākotnē tiek plānos parakstīt vairākus līgumus.